Sveicu arī es jūs šajos svētkos. Man tāda sajūta, ka esmu pie tāda bagātīgi klāta galda. Es tiešām paldies mūziķiem un paldies jūs kalpojat. Un tiešām Dievs aizkustina sirdi un domājot par Ziemassvētku stāstu, vai ne? Klausoties jūs tos spēju noticēt, kā bija tad, kad gan dzirdēja eņģeļus un cik ļoti tas bija liels pārsteigums viņiem. Aicinu, kad mēs varam piecelties, lasīsim no Dieva vārda. Lasīsim no Mateja evaņģēlija 2. nodaļas, 15 pantus. Kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redz gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemi un sacīja, kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt. Kad ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās un visa Jeruzalem līdz ar viņu. Un saicinājis visus tautas augstos priesterus un rakstu mācītājus, viņš izzināja no tiem, kuri Kristum būs piedzimis. Un tie viņam sacīja Betlēmē, Jūdas zemē, jo tā raksta pravietis. Un tu, Betlēmi, Jūdas zeme, tu nebūtu neesi mazāks starp Jūdas ciltskungiem, jo no tevis nāks valdnieks, kas ganīs manu Izraēlu tautu. Tad Herods paslapans aicināja gudros, sīki izjautāja tiem par zvaigznes atspīdēšanas laiku, un viņš to sūtīja uz Betlēmu un sacīja, ejiet un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu. Un, kad jūs viņu atradīsiet, tad paziņojiet to man, kā arī es aizēju un viņu pielūdzu. To no ķēniņa dzirdējuši, tie aizgāja. Un redz zvaigzne, ko tie bija redzējuši austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un nostājās pār namu, kurā bija bērns. Un zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varenu lielu prieku. Un namā iegājuši, tie ieraudzīja bērnu līdz ar Mariju, viņa māti, un tie nometās ceļos, un viņu pielūdza. Un tad tie atvēra savus mantas un dāvāja viņiem zeltu, vīrāku un miras. Un sapnī saņēmuši norādījumus pie Heroda neatgriezties, tie aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi. Bet, kad tie bija aizgājuši, redz tā kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja, celies, ņem bērnu un viņa māti un beidz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tev teikšu, jo Herods meklēja bērnu nokaut. Tad viņš cēlās, ņēma bērnu un viņa māti naktī un bēga uz Ēģipti un palika tur līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tā kunga vārds runāts ar praviešu muti, no Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Kungs, paldies par tavu vārdu un ļauj mums tiešām to dzirdēt, ļauj mums dzirdēt no tevis šajā brīdī, kad mēs domājam par tevi, kungs, un tuvojies, atver mūsu sirdis, kad mēs redzam tevi vēl vairāk, un esi tiešām mūsu vidū ar savu klātbūtni un ar savu spēku, Dievs. Tev tiešām pateicību un slavu. Amen. Jūs varat apsēsties. Ja es jūs te aicinātu iedomāties, ja jums būtu jāuzved Ziemassvētku uzvedums, bet mūsdienīgā formātā. Vēsts paliek tā pati, kad Kristus nāk pasaulē, bet visu pārējo jūs varētu mainīt, kā jums labāk tīk. Kas ir tās lietas, kas jums nāk prātā, ko jūs uzreiz gribētu darīt? Bērniem droši vien nebūtu jājautā, viņi teikt, tu dari kā zini, bet Ziemassvētku vecītim tur ir jābūt, jo savādāk mēs netiekam pie dāvanām, liekam to Ziemassvētku vecīti iekšā. Vēl mēs Ziemassvētku stāstā lasījām par ganiem. Gani mūsdienās nav aktuāli. Mēs varētu nomainīt ganus pret kādu profesiju, kā policisti vai mediķi vai ugunsdzēsēji, kas arī naktī strādā. Viņi strādā sabiedrības labā. Mēs visi droši vien piekrist, viņi pelnījuši dzirdēt eņģeļu kori, vai noteikti. Tad mums bija austrumu gudrie. Austrumu gudrie parasti vismaz multfilmās viņas rāda, ka viņi uz kamieļiem vai neievadās.
Mēs varētu mūsdienīgot, ka viņi uz Harley Davidson močiem atbrauc, tas būtu tāds varens skats, vai ne? Un tad mums bija Hērods, par kuru mēs lasījām. Nu, viņš principā ir prieka maitētājs, viņu vispār vajadzētu no turienes ārā. Un tad mums sanāk mūsdienīgs Ziemassvētku stāsts. Bet ja es jums to pašu jautātu par īsto Ziemassvētku stāstu, par īstu, kas notika, nu, iedomājieties tādu situāciju, ja Dievs jums būtu uzticējis un teica, nu, tu izdomā, kā tur viss būs. Vai jūs kaut ko mainītu? Vai jūs atstātu visu tāpat kā bija? Nu, padomāsim bišķīt. Nu, padomājiet par Jāzepu. Man kā vīrietim vieglāk ar viņu asociēties. Nu, padomājiet, Jāzeps, viņš bija labs vīrs, ko mēs teiktu, nu, kārtīgs lietas-koks. Viņš neizvairījās no atbildības, viņš uzņēmās atbildību. Viņš varēja pateikt eņģelim, nē, es gribu normālu dzīvi, es negribu šo te visu, ka man jāiet cauri. Bet viņš uzņēmās atbildību, un viņš aprec Mariju. Droši vien viņam arī bija šaubas, ne? Un liekas, ja tu redzēji eņģeli, tad jau tu esi pārliecināts par visiem 100%. Bet paiet mēnesis, un tu sāc domāt, varbūt likās, varbūt es nebija eņģelis. Bet viņš bija labs, es teiktu, nu labs vīrs, viņš piemērs. Tiešām ģimenes piemērs, un es gribētu, lai Latvijā vairāk būtu tādi vīrieši. Un tad padomājiet, notiek šī situācija, ka viņam ir jāiet uz Betlēmi, grib vai negrib, tu esi tādos apstākļos, un tev jāņem līdzi ar sava sieva, kura gaida mazo, nu, pēdējā grūtniecības mēnesī, un tev jāiet šajā ceļojumā. Un tu kā vīrietis jūties par to atbildīgs, bet tu saproti, tev nekas nav sarunāts, nu tu ceri, kad varbūt Dievs kaut kā pakārtos un viss būs labi, bet tev nav variants, tev ir jāiet tajā. Un iedomājieties, Jāzeps aizved savu sievu, ja, kas gaida mazo, aizved uz Betlēmu, viņš neko nevar atrast. Viņš nevar atrasināt šo situāciju. Mēs kā vīrieši, mēs saprotam to iekšējo frustrāciju, kāda varētu būt Jāzepam. Vai tiešām mēs kā vīrieši, šis ir labākais, ko es varu piedāvāt savai ģimenei? Labākais, ko es spēju izdarīt? Droši vien, ka Jāzepam tajā brīdī bija daudz jautājumu Dievam. Kā tas var būt? Es tev sekoju, es pildu tavu gribu, un šeit nu es esmu. Bet padomājiet par Mariju. Nu, viņa ir jauna meitene, kura jau atrodas situācijā, nu, kur viņa ir teikusi jā Dievam, bet tas nav vienkārši. Cilvēki runā, tev pirmā grūtniecība vispār kaut kas jauns, un tagad tev jādodas arī šajā ceļā. Un tu arī nonāc tajā vietā, kur Jāzeps saka, nu, šis viss, kas mums ir šī te kūtiņa. Došiem viņa arī bija iekšēji, viņai bija šis jautājums, ja Dievs ir ar mums, vai viņš nav kaut ko sajaucis, es neesmu gatava laist bērnu šajos apstākļos. Nu, ja es būtu režisors, ja Dievs man būtu prasījis, nu, tad es būtu pa pāris ballēm uzlabojis to situāciju Jāzepam un Marijai. Bet redziet, Dievs, kurš var jebko, viņš varēja jebkādā veidā šo visu plānot, darīt, viņš izvēlās Jēzus nākšanu pasaulē vietā, kur ir nedrošība, vietā, kur nav skaisti, kur nav viss sterils, šī vārda tiešajā un pānestajā nozīmē, Dievs izvēlās, ka viņš sūtīs savu dēlu pasaulē tādā vietā. Dievs savā veidā caur to parāda, kad viņa dēls ierodās pasaulē, kādu mēs pazīstam, gan tu, gan es, nevis tādā pasaulē, vai ne, kādu rāda Hollywoods Ziemassvētku filmās, kur viss ir mirdzošs, kur viss ir brīnišķīgs. Bet Dievs nebaidās, viņš uztic savam dēlam nākt tādā vietā, ko mēs teiktu īsta. Un man par to domājot, bija jādomā, kā tas ir, ka īsts Dievs nāk īstā pasaulē
pie īstiem cilvēkiem. Viņam ir īsta dzīve. Ja mēs domājam par savu dzīvi, kāda ir īsta dzīve? Jūs noteikti piekritīsiet, ka mūsu dzīvē ir mirkļi, varbūt viņi nav bieži, bet tomēr ir mirkļi, ka tu esi ļoti, ļoti laimīgs. Vai ka tu esi ļoti, ļoti priecīgs. Kad notiek kaut kas tāds, kad saki, tev sirds pārplūstoši un saka, Dievs, paldies, ka tu ļauj man šo piedzīvot. Šis viens varbūt mirklis ir visas pārējās dzīves vērts, tas ir kaut kas tik ļoti, ļoti īpašs. Un kādam, varbūt tas nav nekas tāds liels, tas varbūt arī kaut kāda tāda vienkārša uzvara, kur tu esi kaut ko cīnījies un tu esi piedzīvojis, un kad Dievs to ir dāvājis, un tas vienkārši laimīgs, un saka, Dievs, paldies, es esmu tiešām ļoti, ļoti priecīgs. Droši vien, kad es jums to saku, jūs jau atceraties par kādiem brīžiem jūs dzīvēm. Bet droši vien, īsta dzīve arī ir tāda, kurā ir bēdas, un kurā ir ciešanas, un kurā ir arī tas mirklis, ka tu saki, Dievs, kāpēc man šis ir jāpiedzīvo? Es negribu šo. Un droši vien arī līdzīgi kā Marijai un līdzīgi kā Jāzepam, mums var būt situācijas, ka mēs domājam, ja Dievs ir ar mums, ja mēs esam Dievam savu dzīvi uzticējuši Dievam, vai tiešām viss notiek pēc Dieva plāna, ja es piedzīvoju kaut ko, kas man nav tīkams. Bet redziet, Jēzus nāk dzīvē, viņš nāk šajā pasaulē, kas ir īsta, kurā no vienas puses ir šie eņģeļu koris, bet no otras puses ir silīte, kūtiņa, un mēs teiktu, pilnīgi nepiemērot apstākļi bērnam, vai ne? Un tie, kas jūs lasat Dieva vārdu, jūs zināt, kas notiek tālāk, un ko mēs arī lasījām par to, ka to jau grūtības nebeidzās. Iedomājieties, ka tajā brīdī, kad bērniņš ir piedzimis, viņu uzalko, viss ir labi, atgriezīsimies mājās, un viņi kļūst par bēgļu ģimeni. Ja, viņi neatgriežas mājās, viņiem jābēg, un mēs, kas esam šeit Latvijā, šis ir varbūt jau 2. gads, kad mēs to saprotam, kā tas ir, kad ir bēgļu ģimenes. Mēs redzam Ukraiņus, kas pie mums ir kā bēgļi, kuriem daudziem no viņiem nav vietas, kur atgriezties. Un mēs domājam, ka Dievs sūtīja savu dēlu, un viņš piedzima bēgļu ģimenē. Viņam bija jāpamet savu māju un jāizaug citā valstī. Dieva vārdā ir kāda rakstu vieta, kas varbūt mūsu ausīm skan nedaudz savādi. Tas teikts par Jēzu vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā, tur rakstīts, būdams Dieva veidā, neuzskatīja līdzību Dievam par iegūmi, ko paturēt sev, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu un tapis pēc cilvēku līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks. Jēzus nāk šeit un nepatur nekādas savas privilēģijas, nekādu statusu, nekādas priekšrocības. Viņš kļūst par kalpu, par Dievu, kurš nāk īstā dzīvē. Iedomājieties, ja Jēzus būtu piedzimis karaļu namā. Viņš taču no vienas puses arī varētu sludināt, viņš varētu mācīt, viņš varētu arī izpildīt savu uzdevumu, nomirt pie krusta. Bet droši vien, kad cilvēki uz viņu raudzītos un teiktu, bet kā tu mani vari saprast? Tev ir pavisam savādāka dzīve nekā man. Mēs redzam, ka Kristus nāca šeit, viņš dzīvoja īstu, patiesu dzīvi, tādu, ja kurš cilvēks saka, man ir tieši tāda pati. Mēs nesen mūsu draudzes vīru grupā, mēs laiku pa laikam darām kādas lietas, kas mums patīk, uztaisam pirkti vai sportojam kopā, un tad mēs darām kādas lietas, kas mums netik ļoti patīk, bet kurām ir kāda nozīme. Piemēram, mēs pastrādājam kopā. Un pēdējais vīru vakars bija tāds, mums bija tāds uzdevums, ka mums jānomazgā ir krīta griesti un sienas. Un visi vīri, cik mēs tur bijām, ap kādiem 10 cilvēkiem, mēs visi mazgājam, beržam to visu nost. Mēs varat iedomāties, tas krīts bija viss cauri un visur.
es iztījos pēc Ziemassvētku vecīšu, un visi mēs bijām iekšā tajā krītā, un te es nostrādājies riktīgi. Un pēc tam ir tā, ka mēs vēl nevaram to visu pamest. Mums ir viss jāsatīra, jo nākamajā dienā nāks svētdienas skola, viņi neko nedrīkst zināt vai redzēt, visam jābūt tīram, kārtīgam, un mēs to līdz naktīm strādājam. Un iedomājieties, ja tādā brīdī atnāk kāds un mums mācītu dzīvot un teikt, tu zini, tev tur vajadzētu visu patīrīt un tur patīrīt. Nu, droši vien tur kristīgā mīlestībā mēs mestu ar visu, kas vien pie rokas gadās. Redziet, Dievs, viņš nebaidās sasmērēties, viņš nebaidās nākt īstā dzīvē, viņš nebaidās būt tāds, kur tu saproti, jā, viņš zina, kā ir dzīvot, kā ir būt uz šīs zemes, kā ir staigāt caur uzvarām, priekiem un arī būt ciešanās un bēdās. Un varbūt kāds pie sevis domā, ka es tam piekrītu. Un tas ir svinēšanas vērts. Un man tiešām iedvesmo tas, ka Jēzus ir nācis. Un es ticu, ka viņš ir tiešām dzīvojis šo īstu dzīvi. Bet tas ir noticis 2000 gadus atpakaļ. Nu, ir jau svinēšanas vērts un man patīk Ziemassvētki. Man viņi tiešām, kā saka, iepriecina sirdi. Bet vai Dievs šodien, vai Dievs ir tāds pats? Vai Dievam šodien rūp mana dzīve, vai viņš tieši tāpatās manā dzīvē kaut kā es viņu varu piedzīvot, redzēt, aptaustīt? Ziniet, mācekļiem, Jēzus mācekļiem, viņiem arī pienāca tā diena, kad viņiem bija šis jautājums. Kā būs dzīvot tajā brīdī, ka Jēzus vairs nebūs kopā ar viņiem? Jo Jēzus bija viņiem atklājis, Jēzus viņiem bija pateicis, ka es nācu, lai mirtu pie krusta, lai uzņemtu cilvēku grēkus, un es nebūšu vienmēr pie jums. Mācekļi bija zem šī lielā jautājuma, nu kā tas būs? Un tad Jēzus viņiem teica šos vārdus no Jāņa evaņģēlija, viņš viņiem teica, kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Mēs šobrīd, mēs dzīvojam šajā laikā, kā starp divām Jēzus atnākšanām. Starp to, kas bija, ko mēs svinam, starp to, kas būs, kas rakstos rakstīts, kur mēs īsti nezinām, kā īsti tas notiks, bet tas notiks. Bet šodien, šeit un tagad, Dievs mums dod šo apsolījumu, ko viņš deva mācekļiem, ka viņš nāk, ja mēs viņu aicinām. Viņš nāk mūsu sirdīs, viņš nāk mūsu dzīvēs, un viņš, kā šeit rakstīts, es taisīšu mājvietu. No jums, kas esat tādi vizuālisti, jūs varat iedomāties, kā tas ir, ka jūs esat mājās, un pēkšņi zvans pie durvīm, un tēvs ar dēlu, ar čemodāniem, saka, es tagad dzīvošu pie tevi. Un visur, kur tu iesi, es arī iešu, tu iesi uz darbu, es iešu tev līdzi, tu iesi uz skolu, es iešu tev līdzi. Droši vien mums tā pirmā doma būtu, ups, man jāskārto māju, vai ne? Es neesmu gatavs uzņemt tādas vietas. Bet ja mēs padomājam par šo garīgo perspektīvu, tad viņa ir vienlīdz pievilcīga un vienlīdz biedējoša, vai ne? Pievilcīga viņa ir tajā, ka šis ir dzīves Dieva apsolījums nākt un mājot mūsu sirdīs, mājot mūsu dzīvēs. Un tas nozīmē, ka tiešām visur, kur tu iesi un visu, ko tu piedzīvosi, gan priekus, gan bēdas, kad kungs pasaka, es nekad tev neatstāšu, es vienmēr būšu ar tevi. Tavi draugi var notīties tad, kad būs nepatikšanas, bet es vienmēr būšu ar tevi. Tas ir tas apsolījums. Bet tad ir tā biedējošā puse, kad Dievs redz visu manu dzīvi. Es nevaru viņam pateikt, tagad neskaties, tagad es te pats, viņš ja es viņu esmu aicinājis, es viņu esmu uzņēmis savā dzīvē, tad viņš redz visu dzīvi. Viņš redz arī to, ka es
eju ar draugiem, kur es atpūšos vai kur es esmu darbā. Un dažreiz mums šķiet, ka pirms Dievs nāk manā dzīvē, man vajag sakārtot visu. Ar 1. janvāru es apņemos, es sakārtošu savu dzīvi, un tad Dievs var nākt manā dzīvē, un tad man nebūs kauns. Bet patiesība jau ir tāda, ka Dievu nebiedē tādu perspektīvu nākt kaut kādā vietā, kas nav sakārtot. Patiesībā Dievs jau negaida, ka tu no sākuma būsi pats sev glābējs. Un tad tu teiksi, glābēji nāc, es tev parādīšu, cik es jau visu esmu labi izdarījis. Viņš sagaida, ka tu teiksi, es nevaru. Man ir absolūts bankrots, es nemaz nevaru bez tevis, man ir vajadzīgs glābējs manā dzīvē. Es gribu, lai kāds nāk manā dzīvē un sakārto visu. Var jau būt tā, ka kāds no jums, tas tīri hipotētiski varbūt, bet kāds savā sirdī teiks, zini, mana dzīve, ja es esmu godīgs pret sevi, viņa šobrīd ir tāda tā kā kūtī, tajā ir daudz mēslu. Un es neesmu gatavs aicināt Dievu tādā vietā, jo man ir kauns. Bet Ziemassvētku vēsts patiesībā ir tāda, ka Dievs nebaidās iet kūtī. Jēzu mēs nevaram nobiedēt, viņš jau ir piedzimis kūtī un viņš ir gatavs iet iekšā cilvēku dzīvēs, vienalga, cik tā dzīve būtu nesakārtot, vienalga, cik tā dzīve būtu haosā, un kad Dievs saka, es gribu patiesībā tur iet. Mācītājs Tims Kellers ir teicis tādus man ļoti mīļus vārdus, Dievs mūs redz tādus, kādi mēs esam. Viņš mīl tādus, kādi mēs esam, un pieņem mūs tādus, kādi mēs esam. Bet savā žēlstībā viņš mūs neatstāja tādus, kādi mēs esam. Un Dievs patiešām, viņš grib nākt tavā dzīvē. Viņš grib sakārtot tur, kur ir haoss. Un viņš grib dot arī to piepildījumu pēc tā, ko tavu dvēseli patiesībā visvairāk ilgojās. Varbūt kāds teiks, labi, esmu gatavs, kas man ir jādara. Man patīk Dieva vārdā, bija kāds vīrs vārdā Nikodēms, viņš bija ļoti vīrišķīgs. Kā es zinu, ka viņš bija ļoti vīrišķīgs, jo viņam bija ļoti vīrišķīgi jautājumi, Jēzum. Un viņš gāja pie Jēzus un prasīja, kā lai es piedzīvoju šo debesu valstību, kā lai es piedzīvoju šo realitāti, par kuru es arī šodien stāstu, par to, ka Dievs nāk tavā dzīvē. Un Jēzus viņam teica, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Tikai tā tu vari piedzīvot mani. Un Nikodēms ne tikai bija vīrišķīgs ar vīrišķīgiem jautājumiem, viņam bija arī vīrišķīgs sarkastisks humors. Un viņš saka, Jēzum, tiešām, vai es varu atgriezties savas mātes miesās un piedzimt vēlreiz no jauna? Bet Jēzus viņam saka, bez visiem jokiem, patiesi es tev saku, kurš nepiedzims no ūdens un gara, nevar ieiet debesu valstībā. Man ļoti patīk vīrs Nikodēms. Viņš padomā to, ko Jēzus viņam ir teicis. Viņš saprot, jā, viņam jāpiedzimst ir no Dieva gara, bet viņam ir vīrišķīgi jautājumi. Kā? Es gribu zināt, kas man ir jādara, kā tas var notikt. Un tad Jēzus viņam saka šo atbildi, viņš saka caur ticību. Caur ticību Jēzum Kristum. Jūs zināt šo brīnišķīgo, es domāju, jūs vismaz vienreiz dzīvē esat dzirdējuši šo Dieva vārdu no Jāņa 3.16, jo Dievs tā pasauli mīlēja, kad deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazust, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Tā atbilde ir, kā piedzīvot to, ka Dievs ienāk tavā dzīvē, ir caur ticību tuvojoties Kristum. Tas ir tiešām tik vienkārši, ka tu nāc pie Kristus, atzīsti to, ka tev vajag glābēju, ka tu esi grēcinieks un saki, kungs, nāc manā dzīvē. Es lasu tavā vārdā, ka tu esi apsolījis, ka tu nāc manā sirdī un iemājo manā sirdī un esi manā sirdī. Un kā šeit bija, ko mēs lasījām, kad ikvienam,
Ik viens, kas tic, tam ir šis aicinājums. Un Dieva vārds jau mums atklāja arī to, ka mēs ne tikai sākam šo dzīvi ar Kristu. Mēs ne tikai mums notiek šī viena reize, kad mēs jaunpiedzinstam, bet mums šī dzīve ar Kristu viņa turpinās. Viņa turpinās tieši tādā pašā veidā, kā sākumā ar ticību. Ar ticību Dievam. Ar ticību Dievam mēs turpinam. Padomājiet par mācekļu dzīvi. Tad, kad mācekļi dzirdēja to, ka Kristus nāks ar tēvu un iemājos viņos. Viņiem bija šī teorija, viņi teica, interesanti, par to jāpadomā. Bet tad pienāca šī diena, kad Kristus tika uzņemts debesīs un svētais gars tika dots uz zemes, un viņiem bija jāmācās tieši tāpatās kā tev un man, jāmācās dzīvot šajā jaunajā garīgajā realitātē, kad Dievs mājo mūsos caur svēto garu. Viņi bija pazinuši, viņi runājuši, taustījuši, bet tagad ir noticis tas, kas pieņems mums visiem. Kad īsts Dievs, tikpat īsts, kurš nāca īstā šajā pasaulē, tikpat īsts Dievs nāk mūsu dzīvēs, mūsu īstajās dzīvēs, nevis to, kuras mēs rādam uz āru, bet tur, kur mēs esam tādi, kā mēs esam. Un Dievs nāk tur, un viņš nāk ar savu žāstību, nāk ar savu mīlestību, nāk ar to, ka viņš grib sakārtot to. Ziemassvētku notikums ir ļoti skaists. Es arī šeit esot, un kad mēs dziedam dziesmas, mēs tā kā piedzīvojam vēlreiz no jauna to. Un mums nevajag ārā sniegu, tas nāk patiesībā no Dieva šis prieks. Un mēs domājam par to, ka īsts Dievs nāca īstā pasaulē un nāca īstās dzīvēs. Bet šodien īsts Dievs vēlās nākt tavā dzīvē, tavā īstajā dzīvē un dzīvot tur un mājot. Un viņš tev piedāvā šo dzīvi kopā.